kas tad no viņiem tur ir uzlikts virsū bruņojumā. Tas tāds viņu stiliņš, jā? Jā, protams. Tas ne tikai viņiem, bet arī Eurofighter lidmašīnā. Paskaties, kas man. Kādas olas es nesu, jā? Izrīkoties tā, kā tu dari. Un, diemžēl, mēs esam tādos laiku lokos, kad kādam atkal prātā ir kaut kas spēcīgi aptumšojies un kārums savu ego un savu varenību izrādīt, apspriežot, iznīcinot citus. Un tieši tāpēc tik aktuālā laikā mēs dzīvojam, tāpēc tik aktuāli arī redzēt, ar savu klātesamību šos spēka vīrus gaisā, prasmīgos, kas arī, starp citu, vienmēr sniegs mums atbalstu. Tāds ir tas 5. pāns. So we have just seen another Yas-39 Gripen. This one from the Czech Air Force. Painted very nicely as a tiger.
Czech Republic has been a participant of NATO since 1999, and that's why they had to improve their air force and buy more powerful planes, and this is how they ended up with Jas-39 Gripen.